Bet abolītis ir ļoti, ļoti tuvu. Tā kā ļoti, abi ļoti tieši. Kā tev patīk abolītis? Tu teici, patīk, ja? Jā, nu es neesmu pagājušais pārējos, bet Leksim iekšā pistoļa raundā. Redzams, ka Lūša sāks mums sītī saidā. Un jā, diezgan lēni pagaidām iesācies šis pistoļa rauns, pagaidām Hyperl. Tikai tur vidu 3 spēlētāji, nu jau pirmais kontakts arī ir noticis. Redzams, 4 spēlētāji no komandas Lūšiem ir vidū. Te ļoti laba flaša, bet nu nopušo kaut kā savu tīmē tieši Lūša spēlētājs. Un, bet nu izstāst krīpīgos, Janka dabūs kills mačīte. Karlosam jādara liels darbs, lai šo te pušu apstādinātu. Redzams, arī viens no Hyperl spēlētājiem ir ielicis Konī. Jamero zaudē savu dzīvību, Karls atrod pirmo killu šajā spēlē, bet paskatieties jau, kur skrīts ir izlurkojis. Kā viņš tur tika? Nu, laikam dzirdēja, kad 3 spēlētāji ir vidū, bet Karls ienāca mums ar vēl vienu killu, skrīts atradīs mums Karlus, un te lurks no midus arī no Jankas puses, un pēdējais palicis Benčiks 1-3 situācijā, un vai uztraukums ir pazudis no viņa puses, redzēsim, jo, nu, šajā te situācijā jādara viss iespējamais, lai uzvarētu, bet dings ir noticis, bet tāpat tā skrīt zaudē savu dzīvi. Redz, Benčiks arī flēra, bet ar tik maz dzīvībām ļoti nevar neko izdarīt. Un, jā, Hyperl. Man ļoti, ļoti patika Benčika šis sākums rīteikam. Izstījās tiešām tā, kā es viņu pieteicu, tāds diezgan krispī šodien šajā otrdienas vakarā. Aims ir savā vietā, var redzēt, ka puisis ir iesildījies. Starp citu, viena lieta, par ko es padomāju tieši tajā brīdī, kad Janka dabūja savu kilu midā, bija par to, cik tad īsti par Hyperl ir iepraktizējušies ar Janku, cik daudz viņi ir aizvadījuši treniņus, gan kaut teoriju, gan taktikas, gan visu to. Tavuprāt, vai Hyperl vispār ir uzprakojuši ar Janku sastāvā? Vai šis ir tāda brīvruna, brīvspēle, tāds free for all, tavuprāt? Kā tur īsti ir? Nu, es domāju, ka noteikti ir svētdien tieši notika šī maiņa, kad Janka tika notreidots uz Hyperl, kā reiz arī Hyperl platformā X paziņoja to, ka aktīvi notiek trenera meklēšana. Tā kā, tas jau arī kaut ko nozīmē tieši par viņu komandu attīstību, bet vispārīgi runājot, es domāju, ka noteikti ir kaut ko praktizējuši 2 dienas, kā nekā viņiem bija laika, lai visu atkārtot, jo noteikti pēc spēles ar atpūties, ar rezultātu 13-3. Noteikti varu pateikt, arī pats redzēju šo sociālos ziņu. Varu teikt, ka tiešām komandas īpašnieks Artūrs, viņš par viņiem tiešām rūpējās un grib visu to labāko komandu. Ļoti ceru, ka arī līdzīgi cilvēki atradīs arī Lūši, tādu, kurš par viņiem pastāvēs, cīnīsies un gribēs to visu labāko. Tāpēc, Hyperldiem vajag treneri. Nezinām kādu, redzējām tikai sociālos, ka vajag treneri, vai tas ir tāds vairāk tāds alfamēls, kurš uzmundrinās un dos dzīves gudrības, vai tieši taktiķis. Zinām, ka arī e-sportā tie treneri ir visdažādākās figūras. Nezinām īsti kādu vajag, bet ja jūtat, ka vēlaties pieteikties, ka varat būt komandas Hyperl treneris, tad dodieties uz viņu sociāliem. Ja gribat ierēkt par rēcīgiem tiktukiem no Jumpravas, jeb no Čipāna dzimtās pilsētas, tad savukārt ejiet uz Lūšu sociāliem. Abām šīm komandām ļoti aktīvi un smieklīgi un forši sociāli, tāpēc dodieties tur. Runājot vēl par sociāliem, mēs esam arī aktīvi mūsu tiktukos, un tur mēs pastāstīsim. Tad citu būs drīz konkursiņš no visforšākā dzērienu partnerē pasaulē. Tā kā piefollowiet, piesakojiet visur, kur jūs varat piesakot. Drīz arī par to jums pastāstīsim. Šeit pirmais bairauns. Emkas pret Kalašiem. Ir arī 2 makteņu cīņa Karlos pret Flair. Šeit tāds labs lurkas mūks un tikai otrais numurs Keipers ir viens pat uz asaitu. Šeit var sanākt nepatīšanas. Diezgan profesionāli komanda Hyperl ieiet šajā asaitā. Aimeris Keipers diemžēl neatrod nevienu. Šeit ir jāseivo. Kur jūs iesiet, draugi mīļie? Tas nav rīteiks. Te ir jāseivo. Mikus, ko tu domā? Jā, varējām redzēt, cik komandai Hyperl ar šo te smoku vidū pa kreisi sanāca izolēt 2 Lūšu spēlētājus, un respektīvi arī uzreiz rotācija nebija tik ātra, bet izstāsta, ka Lūši tāpatās centīsies vismaz kaut kādus ieročus atņemt. Bet Benčikam tāpatās tikai 18 dzīves, bet diezgan tuvu stāv šajā pozīcijā. Izstāsta raujāt ar smoku un mēģina ļoti lēt rīteikot 2-3 situāciju. Jau 1-2 palicis ir mačīs, bet visus 5 ieročus zaudē. Nesapratīšu, varbūt, kāpēc tieši tika rīteikot šis saids tik ļoti vēlu.
Bet, nu, jā, ļoti interesants kals no Čipāna puses. Bet izstāsta, ka tāpatās tiks veikts pirkums. Redzams, Benčiks jau mums ir nopirktas M-ku bez granātām. Ar, jā, tā kā, nu, interesants bais. Benčiks būs laikam tas spēlētājs, kas nu, centīsies kaut kādīgi ar šo te M4 A1S uzvarēt šo te raundu, bet izstāsta caur sienu galvā Čipāns trāpīs flēram, atstāja viņu uz 15 dzīvībām, un Mačīs jau pušo ārā uz meinu. Pamana pirmo spēlētāju, bet ir ļoti labā pozīcijā paslēpies Jamero. Mačīs dabūs vienu uzreiz, Rabits notreidos tieši viņu, un redzams, kā 3 spēlētāji no komandas lūšiem rotēs uz B saitu, bet varbūt arī spēlētājs skrīts. Arī Pamana dzirdēs tieši, kas tad ir noticis. Skārpis ļoti labā pozīcijā, lec caur šim smokam, Janka tiek iedinkots, bet paspēja noflikot uz Karlusa galvu. 4-3 situācija par labu Hyperodam, un uzreiz redzam, Benčiks ar M-ku uzdarbojas. Nu, jāpīko šie te angli, jo, nu, vienīgais ierocis šajā spēlē, atvainojies šajā raundā tieši no lūšu puses ir. Benčiks iegūs kilus skrīpt, un tāpat tā sūdeni ir Janka gaida, Janka dabūs, viņu uzreiz arī no mēne izpīkos, kas tas mums ir laikam Rabits, jā. Un, jā, 3 spēlētāji no Hyperod lēnām dodas uz B-site, tad Čipāns atrod arī bumbu, kas nokritusi ūdenī. Keiparam nevajadzēja zaudēt savu dzīvi. Čipāns lēc ūdenī, bet neiegūst šo te kilu. Janka ar 25 dzīvībām spēs iegūt vesels 3 kilus. Jā, nu pagaidām Jānis ļoti pārliecinoši spēlē. Tas leņķis arī, ko viņš turēja Mēmelē, Ventā, Lielupē, Gaujā, Daugavā, sauciet kā gribat. Tas bija vienkārši nelegāls. Manuprāt, tur vispār ir tik ļoti grūti pretiniekam, pretteroristam ieraudzīt savu uzbrucējus. Tā kā Jānim labs leņķis, laba leņķu izjūta, pazīst viņš kārtījā nubis kā savas 4 sienas, visticamāk, savā istabā, savās mājās. Tāpēc ļoti, ļoti, ļoti labi, ka Jānim tieši tāda otrā spēle sezonā tieši kartē Anubis savā jaunajā komandā. Kas notiek? Notiek tas, ka komanda Hyperod spēlē defaultu T-saidā. Iespējams, tas ir jau kaut kas, ko komandas treneris viņiem ir iemācījis. Ja sākam Anubisā pirmos bairaundus spēlēt tīri tādiem defaultiem. Nu šeit sāk spiest konektoru, Rabits jau ir atradis kilu, nesapratu, kur šķiet, ka tas bija mīts iespējams. Un šeit arī konektors tiek iztīrīts, un tāds diezgan labs bez klīpiņš varētu sanākt. Arī skrīts atrod Mačiju. Nu, klausies, Hyperodi ir diezgan dusmīgi pēc spēles pret atpūties. Šeit jau tāda labā taktika uz B Molotovi visur, kur vien var. Karlos ir viens pats B saitā. Apstādināt šādu uzbrukumu būs diezgan grūti. Rabits vienkārši mierīgi pāri sītiem, bez nekāda saspringtuma. Nu, un Keipers iepriekšējā raundā tieši viņš bija pirmais, kurš zaudēja savu dzīvību A-saitā. Tagad viņš pats pēdējais palicis komandai lūši starp dzīvajiem. Nu, šeit arī, it kā nekas labāks kā saves principā nav. Komandai Hyperod 5. rauns, veidojās arī lielāka ekonomika. Un savukārt lūšiem vajadzētu pirmo taktisko pauzīti. Starp citu, Mikus, es gribēju tev piedāvāt baigi foršo ideju. Taktiskās pauzītes mēs saucam par Dunas pauzītēm un padzeramies, iečīrojam par to, ka komandas grib kaut ko sarunāt foršu taktiski. Tehniskās pauzītes mēs saucam par dateks pauzītēm, tehniskās, jo tad dateks meistari noteikti visu tur labo kompīti un grib sataisīt kompīti. Ko tu saki par tādu ideju? Vai arī tās var būt Zovī pauzītes, ar citu sautot visiem Zovī monitoriem. Ja tagad nav pauzīte, tad es jums gribu tāpatās kaut ko parādīt. Tagad Zovī mājaslapā ir, kādā Zovī mājaslapā? Dateks mājaslapā. Izcilas cenas e-sporta monitoriem. Nu nav citu pionieru vispār pasaulē, kā tikai Zovī e-sportā. Tieši priekš FPS, priekš Call of Duty, priekš Counter-Strike'iem, priekš Overwatch'iem, kur jums labi monitori. Zovī īpašas cenas. Lūdzu, Mikus, kā tev man ideja? Vai es to varu iebilst? Tu nevari. Tikko arī bija taktiskā pauzīte, tāpēc iedzeram ābolīti par Dunu, par skaisto kurzemi, par vēl skaistāku kuldīgu un mazajām dzērienu darītavām. Starp citu, protams, ka viņiem nav tikai ābolīts, ir arī cidonijas, ir vēl visādas foršas tās ten. Es jums arī varu nosūtīt, jo ir vēl viena, starp citu, pauzīte. Nu, tad tas viss ir pavisam vienkārši, mīļie cilvēki. Jūs aiziet uz šo te saiti, un viņiem ir pastieties, kādas viņiem ir, viņiem ir arī kolabiņi. Viņiem ir arī kolabs ar kalvi, visi, kur ir tādi kafijas mīļi, tie noteikti zina kalvi.
Kalve Coffee Roasters. Tad šeit ir Dunas, arī Linciņš ar dzērieniem. Nu, pērciet, kamēr es neesmu izķēris. Pērciet, kamēr es neesmu izķēris. Un, protams, ka pēdējais links. Ja nu riktīgi gribās spēlēt virslīgā, ja nu reāli gribās spēlēt virslīgā rudenī, pieņemsim, tad šeit arī links uz Datex Counter-Strike 2 datoriem. Nu viss, šo visu esmu izdarījis. Tagad varam hypoties pa spēli līdz nākamajai tehniskajai pauzītei vai taktiskajai. Mikus pastāst, kas te notiek Mēmelē un Gaujā un Daugavā. Jā, sākumā redzējām, ka 3 spēlētāji no Lūša izbīkoja ikoni. Ļoti interesants no Čipāna puses. Bieži varam redzēt, ka 2 spēlētāji to dara, bet 3 bija pirmo reizi. Tāpēc tā ir virslīga. Katru reizi redzam kaut ko jaunu. Bet, diemžēl, neredzējām, kā tieši šis setups pīks tika pielietots, bet īstās, ka ļoti nepacietīgi varētu atkal nospēlēt Čipāns. Čipāns izžiglo šo stūrīti, pamana, kad Rabis tur viņu ar šo AVP ieroci, bet Keipers, redzam, uzreiz arī Mačīs atnāk tieši no B-site viņam palīgā. Te A-execute Keipers ļoti labā pozīcijā paslēpies, iet ārām lēnām. Jā, Janka nepamana, Keipers nepamana Janku, bet Mačīs ap 2 spēlētāji uzreiz zaudē savu dzīvību. Nesanāk Mačiem pagaidām neko izdarīt tieši šajā spēlē. Flairs tikmēr ļoti labs tur tieši vidū arī atradīs Benču. Čipāns uzreiz viņu notreidos, te 2-3 situācija. Rezultāts ir 0-5. Lai vēl gribētu Lūš kaut ko uzvarēt, viņiem ir jāmēģina rīteikot šis te sites, jo nevar visu laiku seivot. Ļoti labs dūms arī, lai izolētu tieši Rabitus, tieši skatoties uz šo te kamerām. Rabits atradīs Karlos, un Čipāns palicis 1-2 situācijā, un Rabits ienāk ar otro killu šajā raundā, un rezultāts ir 6-0. Tas, ko uzreiz var pateikt par komandu Lūš no malas, ļoti pagaidām nedisciplinēta spēlē. Ļoti daudz kļūdas. Varbūt ne šajā raundā, bet arī pagājušajos. Tā kā varbūt arī šī te apslimtība kaut ko dot tieši Karlosam un Mačiem. Bet jā, pagaidām ļoti nedisciplinēta spēlē. Jā, šeit Brīs, piemēram, saka, komandas Lūši viens no lielākajiem faniem arī saka, ka varbūt tiešām komanda nav labi izgulējusies. Tomēr nedēļas sākums tikai otrdiena. Dažiem pat brīvlaiks. Tāda lieta arī eksistē tiem, kuriem ir virs 20. Tie gan jau brīvlaiku vēl nav piedzīvojuši jau kādu gadu, 2, bet jā, brīvlaiks foršas lietas, starp citu. Mikus apsveic tevi brīvlaiks, to es zinu, man noskauda, tu man teici. 3-4 situācija. Karlos ķiršakmeņs, tukums 2. Rādi, Karlos, viņu, ko tu māki. Šeit labs lurks no in-game līdera. Vai Čipāns viņu jutīs? Šeit Keiperam īstenībā varbūt ēnas advantage. Ķiršakmeņs krīt. 2-3 situācija. Jamero Valmieras, viens no spīcākajiem prātiem un AMRiem joprojām rozā crosshairs. Skatāmies, šeit Rabits, Edgars Brečs, Čipāns, tomēr Ralfs Čipāns, lūdzu, Rabits sēdī. Un Benčiks kopā ar vēl 2 savējiem, ar Keiperu un Čipānu, mēģina izspēlēt un dabūt šo te pirmo raundu par labu komandai Lūši. Tajā pašā laikā Žondaka kungs mēģina ielausties jau šajā, pat nezinu kā saukt, bibliotēkā, biblinē. Latviešiem ir dažādi kālot šajā kartē. Čipāna eis! Starp citu, Čipāna eis. Ralfs Čipāns ar eisiņu. Ļoti labi. Ļoti labi. Varbūt pat pirmais eis virslīgā. Astram bija svētdien -4. Nav pirmais eis virslīgā? Man šeit varētu būt. Apsveicam Ralfu Čipānu. Šādus punktus vispār vajadzētu saukt uz intervijām, ja šādi tiek doti eisi pret Latvijas labākajām Counter-Strike komandām. Kas notiek ar ekonomiku komandai? Hypold un Lūši, Mikus. Jā, redzams, Lūši pat uzvarēja šo te raundu. Redzams 2 MP9 tieši Karlos un Keiper rokā, bet turpretī Hypold. Ja šis rauns tiek zaudēts, tad var jūs, ka šī ekonomika būs bišķīt sabrukusi. Redzams, Flairs ar Mag 10 ļoti agresīvi ieņems šo te bītu, bet te ļoti labi granāti tieši izmetas smokā. Karlos zaudēs savu dzīvību un uzreiz redzams spēlētājs numur 5, kas ir Benčiks, rotēs uz šo te B-site, lai palīdzētu Mačiem. Bet, jā, izstāsta, ka B-split. Pasties, kas pa staku!
Pazies, kas pa staku sītī, tikko gandrīz vēl bija trietā B, iztīra tagad 2. un 3. numurs, skatāmies, viss ir adrā, 2. un 3. iztīra midu, mici tīrs, mačiem neveiksmīgi info tiek nodot, viņš rotē prom no B, Benčiks viens pats tikai pieņem B saitu, Benčiks 1-4 būtībā caur dūmu granātu mēģina kādam trāpīt pa kājām, pa pirkstiņiem, bet netrāpa. Šajā brīdī tiešām jāieroja bišku pa Dunas limonādei, un mačīs beidzot dabū kilu. 4-4 situācija, bumba, nav uzlikta bumba, tiek jau saitā, palīdz šī dūmu granāta iesoļot spēlētājiem, kuram es jau pat nepamanīju, kurš plēnto, bet 4-4 retake. Nav neviens mugurā, visi ies no sītija un no šīs te bibliotēkas. Mikus pārņem. Jā, 4-4 situācija, flash ielido saitā, un Jāmero ļoti labā pozīcijā, bet krīt atradījis kills, un jā, nu... Nekas Nu, nenot. baigi, nu, kaut te 11-1 briest. Vai nebūs 11-1? Nu, pagaidām lūši ir augsti. Nu, mēs nedrīkstam melot paši sev. Kaut kas nav lūšiem šodien. Jā, es teiktu, ka nošaut viņi var. Redzams arī mačīs, gan Čipāns, Čipāns Reisa mums nospēlēja, ieguva aizpagājušajā raundā. Bet, es saku, kaut kā nesanāk, varbūt spēles plāns līdz galam nav pietiekami labi atrunāts, bet A-puš no komandas Lūša puses mačīs iegūst kilus skrītu. Janks arī zaudēs -2. 4-3. Nulīte. Nulīte Flairs jau vispār bija iegājis saitā tikko, bet izdomā, ka tomēr aizliks prom. Bumba numurs 7 kopā ar Rabitu, Jāmero un Rabits dodās uz B saitu, Flairs no muguras iztīra B saitu, zina, ka vienīgā vieta, kur var būt, tas ir konektors, šeit Kiršakmens un Dīgls, Kiršakmens nedabū! Kiršakmens nedabū kilu! Šeit Bišs, Roberts Bišs, ja? Keipers bija, vai kāds bija? Roberts Bišs, laikam. Roberts Bišs no muguras. Kaut kā tā, šis te rīteiks 2-3 situācija joprojām viens redzam ir picā, tiek uzdendot smauks, tas par labu Jāmero, protams, viņš to arī izdarīja, un lūk arī saves no Keipera. Joprojām numur 1 Rūjenā, tā ka ja kāds no Rūjenas skatās šo te tiešraidi, tad noteikti jums ir iespēja viņu izkonkurēt, ja jūs spēlēsiet Clever rīkotajās sacensībās un spēlēsiet Latvijas augstākajā līmenī, tieši e-sportā. Pagaidām vienos vārtos. Kaut kā pēdējās 2 spēles mums jau tās strīmā bija vienos vārtos. Atgādināšu arī, kā tad beidzās iepriekšējās spēles. Protams, ka Antijo bija 13-2 uzvarēja komandu Mighty Wolves. Tā bija svētdienas vēlā spēle. Un pirms tam komanda Hyperoll 3-13 pret komandu atpūties. Tur zaudējums Rozi Melnajiem. Savukārt Orange EC Banka uzvarēja Zeltanos Sunshine 13-5 un Lūšiem debijas atklāšanas spēlē tātad 13-16 pret Haveniem. Tā ka mums bija šī pirmā kārta. Šī ir pirmā spēle otrajā kārtā. Spēlēsim mēs 7 nedēļas un kopā komandas cīnīsies par 1200 eiro vērtām naudas balvām un iespējams pat kaut ko vēl. 8-1, 10. rauns tajā pirmajā puslaikā, pirmajā spēlē, otrajā kārtā. Mikus, lūdzu, tavs mikrofons. Jā, kā jau minēja, rezultāts 8-1, lai Lūšiem būtu vismaz kaut kāda iespēja uzvarēt vai vismaz pacīnīties pa punktu. Es atvainojos, jāiegūst ir 8-4, bet dubultais setups no benča un Keipera būs neveiksmīgs. Mačīs vidū paņem savikt, iegūst kilus Flairu, uzreiz saprot, kad Lurks ir nošauts, bet vēl viens Lurks, kas ir vidū, kas ir Jāmero. Jāmero nogalinās Čipānu, tur šo te leņķu stūra. Jāmero gaida ļoti pacietīgi, bet tieši pīkos durīm neveiksmīgi pārlec pāri šai sienai, nesās kā atkal seivos. Tas, ko es ieteiktu varbūt Lūšiem, ir kaut kādās situācijās, kur ir kaut kāds situācijas 3-4, kad ir šis te mismatch tieši skaita ziņā. Jāmēģina kaut kas uzpušot, bet vai šis mums būs nazīts, to mēs redzēsim. Izklausījās arī, ka kaut ko čatā paralēli uzrakstīja.
Bet, jā, nu, skatīsimies, vai Vačīs spēs noseivot šo te aviku. Nesanāk viņam to izdarīt, izpīkos. Jamero zaudēs savu ieroci, bet tas, ko es vēlējos pateikt par šo te mismaču, ir, ja ir kaut kāda 4-3 situācija, nu, jāmēģina kaut kas noriskēt. Ļoti bieži redzams, ka nu, ir šie te lurki vidū. Tā kā, nu, ja sanāks uzminēt, kur tad, uz kuru pusi ies, tad automātiski lurks vidū varētu zaudēt savu dzīvību. Bet redzams, rezultāts ir 9-1, cūļosim iekšā 11. raundā šajā spēlē. Mačīs iegūs skilus skrītu. Uzreiz redzams, arī kārtus ļoti agresīvi nospēlē. Nu, te viņi vajag atkāpties. Uzreiz redzam, ka Rabits no šiem te stēriem agresīvi nospēlēs, bet arī paralēli Keipers ļoti labs plays no komandas Lūša puses. Nu, 5-3 situācija varbūt tagad vajadzētu bišķi pasīvāk nospēlēt, nezaudēt savu dzīvību, jo, nu, redzams, ka, nu, 2 spēlētāji no komandas Lūša ir ļoti interesanti. Karls zaudē savu dzīvību, varbūt negaidīja, ka tik tuvu būs jau spēlētājs. Keipers ļoti riskanti reloadot savu ieroci. Zaudēs arī savējo dzīvību tieši abi 2 ūdens spēlētāji. Čipans jau ir ļoti labi mugurā iegājis. Atradīs kilu uz Rabitu. Flērs palicis 1-3 situācijā. 14 dzīvības viņam ir. Smokes, flashbangs un molotov kokteils tieši viņa rokās. Mačīs izpīkos arkas un iegūs kilu uz Flēru. Nu, uzreiz daudz savādāks rauns, daudz agresīvāks rauns. Un redzams, ka ļoti bieži tieši Lūša mēģina tieši veikt spiedienu uz šo te A-saitu un uz Mēmeli. Gauju, Ventu, Daugavu. Tieši tā. Ļoti interesanti, jo cita kompānija ar spēlētājiem, jo pilnīgi cits ir šis nosaukums šeit Anubis upītei. Nu, principā visgudrāk būtu to saukt par Nīlu, jo, kā jūs zināt, tad Anubis ir tieši karta, kur ir bāzēta Eģiptē, nu, un tad, nu, paši zināt, ka visa civilizācija ir sākusies tieši ar Nīlu. Un šeit, nu, kaut kāds, executes, klausies, ķiršakmenis kopā ar Mačiju. Mačijs nenotic, ķiršakmenis joprojām turās. Ķiršakmenim vajag trešo, viņš nedabū. Jamero atkal ar 2. Jamero absolūtā vienkārši dzīvnieka formā. Cik labi spēlē Kristians Žondaks. 3-3 situācija. Ja Lūši vēlas būt atpakaļ spēlē, tad viņiem ir jāņem šīs te rauns. Aiz kolonas tiek iedotas liesmas. Liesmas izdedzina visu, ko vien var izdedzināt. Žondaks joprojām ir defaultā, Čipāns lēnā garā snīko kopā ar Aviku. Un šeit Jamero joprojām ir vispār nav pat izkustējies no defaulta. Principā varētu pārsteigt par savu spēlētāju. Čipāns netrāpa fliku. Ārprāts Čipāns pret Flaru, 2 Aigeli, Falens pret Huksiju. Huksijs pret Falenu. Falens netrāpa Huksijs! Oh my God. Halo! Es esmu? Jā. Tu esi Jā, es runāju pats ar sevi. Jā, bet zināms, Čipāns brīvajā laikā pārstāv Somu komandu. Tā kā nav zināms tieši par viņa rolu šajā komandā. Tā kā, nu, es ieteiktu... Čipāns starptautiskajā līmenī spēlēt, sanāk. Jā, bet, nu, varbūt ieteikt, zināms to, kad, nu, pagaidām pirmajos 2 virslīgas mačos Čipānam ar AVP neiet diezgan spoži, nevar trāpīt šos te vieglos šāvienus. Varbūt tad vai nu Karlos vai nu Mačīs varētu pamēģināt tieši šo te ieroci, ar šo te ieroci uzspēlēt. Bet es esmu, ka uz B puš no komandas Lūša puses skrīts atradīs tikai 1 kilu. Tur viņam uzreiz 4 spēlētāji no Lūšiem izskrien pretī. Blumba tiek plantota, bet uzreiz 2 spēlētāji no komandas Hypeworld mugurā. Nu te no abām 2 pusēm centīsies iespiest Lūša spēlētājs, tad diezgan agresīvi spēlē. Lūša spēlētāji pīko visu, ko vien var, Benčiks dabūs kills, bet Rabits -2 no viņa puses, pretī Mačīs iegūs arī 2 kills. Vai šis būs 3. rauns, vai nu beidzot Lūši uzvarēs šīs pistoles un izstāsta, ka jā, Rabits ies seivot. Malači Lūši. Malacis Mačīs ir īpaši ļoti svarīgi 2 kili šim te Madonas superstāram. Starp citu, viņš arī nedaudz apslimis, tāpēc tie 2 kili ir vēl svarīgāk, tiešām tādi kā mazie veselības vitamīni. Viņam noteikti, ka pēc šādiem te 2 kiliem jūtās viņš daudz labāk. Lūši ar 3. un principā zinot to, kā darbojās Counter-Strike 2. Nu, te uzreiz tu paņem nākamo eko raundiņu pret pistolītēm, jā, un tad jau tur kaut kāds vēl raundiņš un 5-10 pēkšņi var būt.
jāstāsta, ko šeit darīs komanda Hyperload, vai taisīs tādu ekonomisko raundu un krās naudu viņu priekš lielākiem ieročiem vai arī forsos. Īstās jā, ka viņi pieņem tomēr neiepirkties, spēlēs ar visparastākajām pistolēm, kādas ir pieejamas ar tiem pašiem USP un atdos šo te raundu komandai Lūši, lai tad jau nākamajā raundā būtu tāds vērienīgāks iepirkums ar granātām, ar sniperiem un tam līdzīgi. Lūšiem pilnībā apmierina tas, ka Hyperload B-saitu atdeva. Ieņemtas ir diezgan dziļas pozīcijas. Hyperload arī nesteidzās rīteikot. Principā grib tā pārsteigt pretinieku. Uztaisīs tādu mazo tornīti kādā negaidītā kartas pozīcijā. Tad jau mēģinās pa vairākiem uztaisīt pēc iespējas lielāku zaudējumu komandai Lūši. Šeit ķiršakmens. Principā tā kā tāds handbolists. Lēkā katru stūrīti. Nu jā, izlēkā atsevirā saites. Šeit arī ķiršakmens satiek vairākus. Kukums 2 lūdzu darbībā, bet diemžēl nesanāca dabūt vairāk. Rabits ar dueliem. Nosevo arī Maktenu. Flairam iedod to Maktenu. Nu, redzēsim, ko tad komandas līderis ar to darīs. Ar šo te Maktenu izstāsta, ka spēlēs bez saitu. Wow, tas gan tā interesanti. Komandai Lūši 5 kalaši, neatvainojos 4. Čipānam ir Galils, atstāja viņš to no iepriekšējā raunda. Izstāsta, ka tas varētu būt ārašiņš. Nu, tāda Lūšu klasika. Liekas, ka flashiņš pat neaizdoja, to visu dzird skrīts. Dzird flashus, izmet arī liesmas, kopā ar Jāni pieņem šo tā saitu. Lūšiem pagaidām ar Aimu visi kārtībā, Benčiks atrod skrītu, tas ir A spēlētājs. Jānis joprojām dzīvo. Blakus ir Jamero, izstāsta, ka pat varētu seivot. Nē, neseivo gan. Iet caur šo te sītī, caur sītī, vienkārši rīteikot, Mikus palīdzi. Jā, nu, ļoti interesants lēmums no Flaira puses. 4-5 situācija. Redzams, arī Rabits ir ar Raviku. Tā kā rīteikot ar Raviku nav diezgan viegli, bet Jānka atradīs 2 kills, tad visi 3 Lūšu spēlētāji ir gandrīz zaudējuši no dzīvību un... Wow. Nu, tas, ko uzreiz var pamanīt, kad Lūši ļoti nedisciplināti iet saitā iekšā. Visās saites bija, var teikt, ieņems. Tikai vienīgais spēlētājs, kas bija Konī, bija Jamero. Bet redzējām, ka samīkstinājās visi Lūšu spēlētāji, nevēlējās doties iekšā saitā. Vienīgais, ko viņam vajadzēja izdarīt, ir vienkārši iesmokot šo te kameru un iet doties saitā iekšā. Tas, ko viņi darīja, vienkārši stāvēja uz strepēm un skatījās uz viens otru. Nu, nevar draugi tā spēlēt. Es uzreiz no malas varu redzēt, ka kaut kas nav kārtībā. Kaut kas nav, Mikus, un es pat gribētu teikt, ka varbūt, ja tie Hyperload tomēr atrod to treneri, varbūt, lai viņi padalās ar kontaktiem arī ar Lūšiem, jo kaut kas šajā te brīdī, kad viņi nostājās saitā, nu kaut kas nebija. Nu, tiešām šeit var redzēt, ka varbūt komandā tiešām varbūt pat nedaudz apslimuši, varbūt šallīte nebija, nu es nezinu, jaka par plānu, es nezinu, bet kaut kas nav. Šodien kaut kas nav Lūšiem, tas, kā viņi spēlē, kā viņam nevar salīdzināt. Bet nekas nav zaudēts. 4-11 šeit ķiršakmens kopā ar Mačiju labi iziet konektoru. B-sites jau principā pieder vienam pašam Karlsam. Viņš tur staigā ap šo te kolonu, jau ir ierāvies sītijā. Dzird Rabitu. Rabits pret Karlosu. Kurš kuru? Rabits atkal ātrāks. Kas par reakciju Edgaram? Jā, 4-3 situācijas krīts Janks un Rabits augšā. Situācija ļoti agresīvs pīko Čikons. Čipāns zaudē uzreiz savu dzīvību. 3-3 situācija, bet Mačī cīnāks -2 ar Rabits arī izpīko uzreiz taisa smoka. Notreidos savus komandas biedrus, nosmokos arī uzreiz bumbu, bumbu. Benčiks ar Keiperu palikuši šajā te afterplantā, bet izsās, ka Rabits seivo. Protams, kiti nav viņam, bet ļoti spoža statistika pagaidām no viņa puses 18-6. Iet pagaidām šajā spēlē, bet, jā, tā kā ļoti labs rauns no Karlos puses, bet gandrīz atkal tika zaudēts rauns, jo, ļoti nepacietīgi uzreiz nospēlēja Čipāns, zināja, ka sītijā ir Raviks, netrāpīta flashka vai arī, trāpīja, bet nebija pietiekami, lai apžilbinātu Rabitu, uzreiz Čipāns zaudēja savu dzīvību un nostādīja Lūšu ļoti bīstamā situācijā. Jā, kaut kā tā mums iet, principā, Lūši uzvar šito uzvar nākamo, un tas jau ir spēle. Un atgādinu,
Jums arī par vienu ļoti svarīgu lietu, ka šajā sezonā, tāpat kā iepriekš, šeit uzpušojas ir Rabits, Edgars Brečs. Ļoti svarīgi ir visi punkti, visas uzvaras, gan papildlaikos zaudējumi, papildlaikos arī tie ir no svara. Visus jums nākamajā raundā obligāti pastāstīs. Bet pagaidām, kamēr tad notiek riktīgākā mērce, principā uz B saita ļoti tuvu ir nostājušies 3 spēlētāji no Hyproad, un to pašu B saitu vēlās arī uz to arī grib uzbrukt Lūši. Šeit Rabits dabū jau 2 kilus ar Aviku. Lūši nedaudz jau samingstinās no šī te Avika. Rabits jau ar 3, Rabits ar 4. Rodzo, Rabits, Edgars Brečs. Tikko vēl uzpušojās saitu, nu jau ir B saitā un lockdown no B saitu. Edgar, kāds tu esi malacis? Cik ātrs ir tavs Aviks? Tas ir vienkārši crazy. Jā, nu... Ļoti, ļoti. Visu laiku gribas, nu, var redzēt šīs te kļūdas, ko pieļauja Lūši. Bet, jā, šīs palicis 1-3 situācijā. Nu, vai šis būs ejis no Rabitu puses, to mēs redzēsim. Netrāp pēdējos savus 2 šāvienus tieši viņus, izbeidu Rabitu. Iegūs kilu uz viņu, bet uzreiz 2 spēlētāji no Hyproad ir gatavi, lai viņu treidot. Young Z iegūs komandai Hyproad visu raundu, bet viss darbiņš tieši bija no Rabits. Rabits ir 22-7. Mačīs 17-13. Nu, wow. Tie tādi, kurus noteikti varam izcelt. Mačīs ar Tech9. Principā spēles startlēs ar Tech9. Tas, ko tiešām treneris negribētu... Kas man raksta WhatsAppā? Šeit Kaspar! Jamēr man raksta WhatsAppā un es neredzu highlightu. Protams, ka tas ir Jamēro. Žondaks misters, vienkārši Žondaks! Lūdzu!